Labdien! Šī video virtuve un mani sauc Anna. Šodien es pagatavošu sarkano kāpostu salātus. Vajadzēs svaigs sarkanais kāposts, cukurs, sāls, etiķis un augu eļļa. Kāposts rīvē, lielās skaidiņās vai nu smalki sagriežam nāzi. Kāposts pārlej ar karstu ūdeni, verdošu ūdeni un patur 15–20 minūtes. Tad kāpostiem nolej ūdeni un uz sietiņa notecina lieko ūdeni. Kāposti liek traukā, pabar ar cukuru, sāli, pievieno etiķi un augu eļļu. Viss pēcgaršas. Kā kuram garšo? Asāk vai ne? Arī var pievienot melnos piparus. Sagatavotos kāpostu samaisa un pirms pasniegšanas ļauj 20–30 minūtes ievilkties leduskapī. Šādu kāpostu ļoti labi garšo, un šādu kāpostu der pie gaļas un zivs ēdieniem, vai arī vienkārši viņus var ēst. Jo tiešām garšīgi salātiņi. Lai jums labi garšo, uz tikšanos, gatavojiet, komentējiet!